Labdien, paldies skatītāji! Es izstāstīšu vairāk praktiskas lietas par pašiem saules paneļiem, par to marķējumu, kā arī par jauno bateriju regulu, kurā būs prasības jaunajām akumulācijas sistēmām. Nu, lūk. Pirms sākušu stāstīt kaut ko vairāk par šīm pašām precēm, gribētu atgādināt patērētājiem un lietotājiem šīs lomas, kādas izdala tirgus uzraudzība. Un viena no tādām svarīgākajām lomām ir preču ražotājs, kas ir Eiropas Savienībā reģistrēts preces izgatavotājs vai jebkura cita persona, kas atzīst sevi kā ražotāju, norādot informāciju uz preces par sevi, vai izstrādā nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, kā arī ir būtiski tas, ka personas, kas atjaunojusi preci un arī pēc tam to laidusi tirgu, tiek uzskatīts kā preču ražotājs. Un preces ir drošas, ja tās atbilst normatīvajos aktos noteiktajām speciālām veselības un drošuma prasībām, kā arī atbilst nacionālā standarta statusa adaptētiem Eiropas standartiem, jeb harmonizētajiem standartiem. Ražotājs sastāda atbilstības deklarācija, tas ir dokuments, ar kuru tiek apliecināta preces atbilstība Eiropas Savienības prasībām. Pirms prece laist tirgu sagatavo šo tehnisko failu, izstrādā lietošanas, uzstādīšanas, montāžas instrukciju, kur ir jāņem vērā uzstādot šīs ierīces, kā arī veic šīs ierīces preces testēšanu un iegūst testēšanas pārskatus. Gribētu ļoti vērst uzmanību, ka mums ikdienu ir jāsaskarās ar situāciju, ka, diemžēl, preču importētāji nevienmēr zina, kā izskatās atbilstības deklarācija, un bieži vien tiek atbilstību apliecinošie certifikāti, kurus ir izdevusi laboratorija, tiek kļūdaini uzskatīti par atbilstību deklarācijām. Tāpēc vēlreiz vērsīšu uzmanību, ka atbilstības deklarāciju sagatavo preces ražotājs. Tehniskā dokumentācijai tas ir fails, kurā ir informācija par preces produktu aprakstu, ir informācija par preces testēšanu, dažādi lietošanas elementi, testēšanas rezultāti un cita būtiska informācija. Un šī dokumentācija ir nepieciešama, lai varētu pierādīt, ka precē ir veikta atbilstības novērtēšana, tā ir droša lietošanai un neradīs draudus cilvēka veselībai, īpašumam, mantai. Tad šeit ir ieskicēti galvenie elementi attiecībā uz preces marķēšanu. Un pirmam kārtām ir jābūt uz visām precēm, uz visām elektroprecēm ir jābūt informācijai par tās ražotāju vai ražotāju un importētāju. Noteikti ir jābūt kontaktadresē, kura to var sazināties. Tām ir jābūt norādītai informācija par tipu, partijas vai sērijas numuru, modeli vai kādu citu identifikācijas elementu. Šo informāciju drīkst izvietot arī uz kādu no pavadošā dokumenta vai preces marķējumā, ja ierīces izmērs fiziski neļauj šo informāciju izvietot uz pašas ierīces. Un noteikti jābūt C zīmes atbilstības marķējumam, un ražotājiem ir jānodrošina, ka katrai iekārtai ir pievienota lietošanas instrukcija un drošuma informācija valsts valodā, un šai informācijai ir jābūt pie pašas preces. Šobrīd ir vērojama tendence, ka šo lietošanas instrukciju bieži vien pievieno, izmantojot kādu no elektroniskās datu nesējas formātiem, kā piemēram QR kodu, bet gribēšu atgādināt, ja patērētājs šo informāciju vēlas lietošanas instrukciju, montāžas uzstādīšanas instrukciju papīra formātā, tātad pakalpojumu sniedzējiem vai pārdevējiem šāda informācija ir jānodrošina. Tātad papīra formātā. Un, tagad mēs esam nonākuši līdz tam momentam, kur vairāk tiks aprakstīts tās prasības, kādas ir piemēram tieši saules paneļiem, uzkrājošām akumulācijas sistēmām un baterijām.
Tātad galvenās prasības izriet no tirgus uzraudzības regulas 1020 un visām ierīcēm, kas tiek pieslēgtas kopēja elektrotīklā, ir jāatbilst iekārtu elektrodrošības noteikumiem, elektromagnētiskās sadarības noteikumiem un par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Un tad uz saules paneļiem pamatā būs attiecināmi divi ministra kabineta noteikumi, tie būs iekārtu elektrodrošības noteikumi un noteikumi par atsevišķu ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumu elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Papildus papildus tiem pamat marķējuma prasībām ir saules paneļiem ir jābūt nodrošinātām vēl ar specifiskām marķējumiem, un informācija par tiem, tos nosaka uz paneļiem piemērami standarti. Un, nesaukšu visus, bet, piemēram, jābūt informācija papildus par spaiļu vai vadu polaritāti, maksimāliem spriegumam sistēmā, aizsardzībai pret elektriskās trāvas triecienu klasei un citai būtiskai informācijai. Šeit es gribētu norādīt uz marķējumiem, kurus mēs esam tirgu konstatējuši. Tātad pirmie divi nesatur visu nepieciešamu informāciju, un pēdējam tātad būtiskas neatbilstības netika konstatētas. Es nevienu firmu nereklamēju. Šīs ir tas, ko mēs esam konstatējuši tirgus uzraudzības ietveros. Tur būs arī vēl citi marķējumi. Attiecībā uz invertoriem mēs pagājuši gadu 24. gadā veicām invertoru testēšanu Eiropas projekta ietveros. Ļoti īsumā, ka uz viņiem papildus iepriekš divām minētajām normatīviem aktiem nāk papildus klāt prasības arī par iekārtu elektromagnētiskās sadarības noteikumiem un radio iekārtu atbilstības šie novērtēšanas noteikumi. Un šeit arī ir kārtējais marķējuma paraugs, kurus mēs testējām, un arī šiem būtiskas neatbilstības netika konstatētas. Mēs runājam par marķējumu. Attiecībā uz jauno bateriju regulu. Šīs regulas mērķis ir izveidot visaptverošu regulējumu visām baterijas dzīves ciklam, veicināt ilgspējīgu attīstību un aprites ekonomiku, samazināt bateriju ietekmi uz vidi un sabiedrību un stiprināt tirgus uzraudzību un atbilstības mehānismus. Un galvenās izmaiņas būs tādas, ka katrai baterijai būs jābūt CE zīmes marķējumam. Iepriekš bija pieļaujams, ka šīs CE zīmes marķējums atrodas uz iepakojuma. Tagad būs katra baterija individuāli jāmarķē. Papildus būs jānorāda šis QR kods, kur būs nolasām pēc tam informācija par ķīmisko sastāvu, jaudu un citu informāciju. No 2027. gada būs atsevišķām bateriju kategorijām digitālā bateriju pase un attiecībā uz piemērošanas posmiem šo regulu piemēros pakāpeniski. Viņa stājās spēkā 23. gada 17. augustā attiecībā uz vispārīgiem noteikumiem un par jaunām baterijām, kas tiek laistas tirgu attiecībā uz to marķēšanu informāciju ir stājusies no 24. gada, un līdz 31. gadam tiks ieviesta arī prasības par savākšanas un pārstrādes mērķiem. Un kādas bateriju kategorijas ietilpst šajā regulējumā? Principā visas baterijas, sākot ar transportlīdzekļu baterijām, vieglā elektrisko transportlīdzekļu baterijām, dažādiem bateriju blokiem un integrētajiem elementiem. Tātad, ja mēs runāsim par digitālo bateriju pasi, kas būs piemēram visām baterijām, kas laist tirgu no 27. gada, tad uz elektrotransporta līdzekļu baterijām, vieglā transporta līdzekļu baterijām un industriālajām baterijām ar ietilpību virs 2 kW
būs, piemēram, šī digitālā pase. Un vērš uzmanību, ka, ja mēs skatāmies šo regulējumu, tad akumulācijas sistēmas, kas arī paredzētas saules sistēmām, viņas ir iekļautas kategorijā pie industriālajām baterijām. Līdz ar to būs pieejama un šī digitālā pase, kurā būs apkopota visa informācija par pašu bateriju. Nu, tātad, kāda informācija tiks iekļauta šajā bateriju pasē? Informācija par ražotāju, tātad nosaukums, reģistrācijas numurs, ražošanas vieta, par pašu bateriju, par tās kapacitāti, ķīmisko sastāvu, par informāciju par izmantotajām izēvielām, CE marķējumu dati, atbilstības deklarācijas atsauces, datums, kad baterija ir ieviesta tirgu, un noteiktas arī lietotāju grupas, kas ir šo bateriju tālāk izplatījušas. Tātad, jā, uz baterijām ir skaidri un salasāmi būs norādīta informācija par pašu bateriju, būs QR kods, būs informācija par kapacitāti un lietošanas ierobežiem, un arī obligāti šis CE marķējums un pieejama arī atbilstības deklarācija. Jā, šīm te industriālajām baterijām, tad papildus iekārtu elektrodrošības noteikumiem, iekārtu elektromagnētiskās sadarības noteikumiem par atsevišķu ķīmisko vielu lietošanas ierobežiem elektriskās un elektroniskās iekārtās, būs arī attiecināma šī te bateriju regula. Un ir svarīgi, tad, kā jau visām elektroprecēm, ir pārliecināties, vai šī te iekārta ir identificējama un marķēta ar atbilstības marķējumu. Šie te ir pievienoti atbilstību apliecinošu dokumentu, un tie ir attiecināmi uz konkrēto iekārtu. Šos te dokumentus ir izdevis preces ražotājs, un tās iekārtas ir nodrošinātas ar nepieciešamiem brīdinājumiem, lietošanas un uzstādīšanas instrukciju. Un nedaudz par to, ka lielākoties uzstādot saules sistēmas, tātad tas tiek uzskatīts kā pakalpojums, tad patērētāja tiesība aizsardzības centrs uzrauga gandrīz visas nepārtikas prečes jomas, izņemot ķīmiju, kosmētiku, medicīnas preces, ja, un mēs uzraugām un palīdzam patērētājam iegādāties negluži, bet uzraudzīt, lai viņš patērētājs saņem drošu šo te pakalpojumu. Un tad, kas ir drošs pakalpojums, tas ir tāds, kas nodrošina patērētāja tiesības uz drošām precēm un pakalpojumiem. Un tie nerādīs nekādus riskus cilvēka dzīvībai, veselībai, mantai un videi. Un, ja mēs runājam par saules paneļu uzstādīšanas pakalpojumu, tad to var iegādāties gan no pašiem saules paneļu ražotājiem, gan no specializētiem uzņēmumiem, un izvēloties šo te pakalpojumu sniedzēju, ir jāņem vērā šādi faktori, tad paneļu ražotāja reputācija, uzņēmuma pieredze saules paneļu uzstādīšanā, piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, noteikti arī cenu. Tātad papildus šajā elektroniskajā dokumentācijā, ko lielākoties uzstādītāji dod patērētājiem, kuri izvēlējušies uzstādīt sev saules paneļu sistēmas, tātad iedod arī līdzi detalizētu elektroinstalācijas šo te aprakstu, kurā ir iekļaut arī būtiska informācija par pašu saules sistēmu, kas ir uzstādīta. Un, jā, papildus, kad saņem šo dokumentāciju un ir saņemts šis pakalpojums, noteikti mēs aicinām arī pārbaudīt čeku un garantijas noteikumus, pārbaudīt attauksmi un reitingus, ja, izvēlēties drošus maksājumu veidus. Un, ja gadījumā ir kādas problēmas, sākumā mēģināt vienāties ar šo te preces pārdevēju, uzstādītāju, un tikai tad, ja neizdodas atrisināt problēmu, tad aicināt vērsties uz patērētāju tiesību aizsardzības centru, lai noskaidrotu, kādas ir tiesības un iespējas risināt šo te problēmu. Un atgādināšu, ka pretenziju par pakalpojumu vai preci var pieteikt 2 gadus, un noteikti ir jābūt rīcībā čekam, jābūt prasījuma pieteikumam šim te pie pakalpojuma sniedzēju, un tātad
pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums 15 dienu laikā sniegt atbildi, ja, un ja galīgi tiešām nestrādā nekas, tad aicinu vērsties pie Patērētāju tiesību aizsardzības centra. Un mūsu mājaslapā ir izveidota arī pašpārbaudes lapa, pieņemsim, saules paneļiem, lai patērētājs varētu pārliecināties, vai tur netrūkst kāda no nepieciešamām informācijām, kas varētu būt pirmais signāls, ka iespējams, ka saules šie te paneļi neatbilst kādām no prasībām. Paldies par uzmanību. Liels paldies, Artei!